Sveiki! Uzminiet, kas tas ir rets žanra pārstāvis, kurš ir salauzis stereotipu par citu žanru. Jā, no manis mīkla veidotais nekāds. Sākšu ar to, ka Warcraft visam esmu pazīstams tik minimāli, cik iespējams. Warcraft sasulšo troni bija spēlējis vien pāris stundas un man patika, bet MMO spēle aptuveni 30 minūtes. Līdz ar to negrasos apgalvot, cik filma ir tuvu vai tālu no spēles motīviem, atstāšu to dīvānu ekspertu ziņā. Taču, ko gaidīju no filmas, bija tumša fantāzijas filma par orku un cilvēku pretim stāšanos, iespaidīgas grafikas izpildījumā. Pie tam, kopš Hobita fantāzijas filmu žanrs vispār nīkuļo, taču, lai arī kā es šo filmu negaidīju, es izturējos pret to ar lielu skepsi. Filmas pēc videospēļu motīviem ir burtiski nolādētas un pat šķietami labi gabali tiek norakti pa dzīvo. Taču Warcraft uzspļauj šiem nosacījumiem un parāda, ka autora mērķis ir nopietnāks nekā radīt filmu pēc leģendāras franšīzes savācot kasi un turpina kara gājienu ar skatītājiem pret kritiķiem, kuri pārsvarā filmu lamāja par visu, ko var un nevar. Būtībā filma tapa mocībās, būdama paziņot vēl ap 2005. gadu mainījies gan scenāristi un režisori, līdz nonāca pie Duncana Jonesa labu filmu izēja Skots un mēnesis režisora un Warcraft fana. Filmas sižets, lai arī ir vienkārši kā sākuma skolnieka domraksts, tomēr tam netrūkst savu pārsteigumu. Lai arī daudzi momenti ir visai neloģiski, tomēr sižets pat nezinošiem skatītājiem pietiekami izskaidroja esošās pasaules likumus. Orku pasauli iet bojā un meklējot jaunās mājas, viņi iebrūk cilvēku pasaulē. Autoru solījums, ka nebūs sliktās un labās puses, ir izturēts. Katra puse cīnās par savu ideju, esot nodevējiem gan tur, gan šeit, un tam pa vidu ir savi izstumtie. Protams, arī dažu personāžu rīcība ir tāpēc, ka tā jābūt. Tomēr viņi liek sevi atcerēties pēc filmas, pat cik viņu izskats pietiekami pasaka par viņiem, lai cik dīvaini tas neizklausītos. Kritiķi sūdzējās, ka lūk trūkstot humora, taču filmai to nevajag. Tā ir tumša fantāzijas filma par karu. Protams, nav jādomā, ka filma ir pilna ar drāmu, jo tās galvenās ambīcijas ir citas. Galvenais filmas jājam zirdziņš ir vizuālā daļa, tāpat sanāca pārāk datorgrafiska, vismaz ainavas. Neticās, ka kaut kas tāds varētu eksistēt, taču tā ir atmosfēriska un orki ir tas objekts, kurā ir jūtama budžeta lielākā daļa. Tie izskatās ticami un emocijas ir spilgtas, tie vispār netiek parādīti kā dūmi iebrucēji, bet kā vesela nācija, kurai ir savs kodeks un likums, kuru ir jāievēro. Kaujas un citi specifekti izskatās pasakaini, vistiešākajā vārda nozīmē. Ir pat kadri, kad kaujas izskatās patiešo kā no stratēģijas spēles. Taču šajā grafiskajā paradīzē cilvēki izskatās nedaudz lieki, un te iespējams rodas aktieru problēmas tēlošanā, jo izteikt savas emocijas pret tukšu gaisu ir samērā grūti. Ja cilvēki tiktu uzzīmēti, filma tad izskatītos krietni vienotāka. Protams, filmai ir savi trūkumi, kā aktieru tēlojums un sižets. Viens no tiem ir filmas nobeigums, kurš izskatās samērā neveikli. Tomēr atstāja iespēju uz to, ka ja filma savāks pietiekami naudiņas, mēs turpinājumu redzēsim gan krietni episkāku un spilgtāku. Tomēr filma pirmām kārtām ir stabils vasaras kases grāvējs, kura galvenais uzdevums ir izklaidēt skatītāju jebkādā formā, ko filma arī paveic, liekot apbrīnot katru šīs pasaules grafiski radīto stūrīti, neiespringstot par sižeti, jo tas atklājas vienmērīgi neliekot graust nagus. Līdz ar to domājam, šoreiz vinnēs skatītāji, kuri kopējā masā tomēr atzīst filmu par labu.
tāpat kā es. 7,5 orki no 10. Visu labu!